Es zinu, ka internets ir pārpildīts ar dažādiem video rullīšiem, ar informāciju, ko un kā tagad darīt nākamajā gadā. Es zinu, bet mani tas pilnīgi nesatrauc, jo es gribu pastāstīt, kā es šodien 2. janvārī izpildīju vienu pagājušā gada vēlēšanos, pavisam maziņu, bet tā man deva tādu impulsu rīkoties tālāk un sajust, ka jaunajā gadā es varu visu kaut ko izdarīt. Stāsts jau bija pavisam vienkāršs, ļoti piezemēts, ikdienišs. Lūdzu, nesmējieties, jo varbūt tas pat izklausās infantīli. Tātad 30. decembrī man ienāca prātā spārnota ideja, kuru noteikti gribējās izpildīt. Un ideja bija uztaisīt rasolu, tā kā pie mums Latvijā taisa. Jāatzīst, es gadus, nezinu, cik gadus nebija taisījusi rasolu, nebija vēlēšanās, nebija nekādas vilkmes. Un 30. decembrī nolēmu, ka tomēr vajag uztaisīt. Veikalā tika iegādāti visi produkti, tika atnesti mājās, bet, tās dienas pagāja un rasols netapa. Un šodien 2. janvārī domāju, paga, kur tad rasols? Rasols nav. Rasols nebija un nav. Un tad es sapratu, ka šī vēlēšanās ir jāizpilda tagad. Izpildīju, uztaisīju un zinu, kas notika. Ne jau par to rasolu stāsts, bet stāsts ir par to iekšējo dzirksti, kas pēkšņi parādās, ka tu esi kaut ko izdarījis, ko tu gribēji izdarīt. Un kaut kā nesanāca. Un es sajūtos tik fantastiski. Un es sajūtos, tiešām var tos mazos projektus tik viegli izdarīt. It kā paralēlis kaut kādas dīvainas, bet tā sajūta un smadzenēm tas kaips jau ir vienāds. Tāpēc es aicinu visus pievērst uzmanību saviem nodomiem un viņus arī izpildīt. Jo tur rodas arvien lielāka kapacitāte vēl veikt citus projektus, lielākus, svarīgākus, nopietnākus un baudīt dzīvi. Laimīgi jums visiem jauno gada, apzinātu, projektiem bagātu un kaifā.